mēs jūs lūdzu varam lūgt uz īsu interviju. Jā, tātad, labdien, Black TV, mēs šodien esam satikuši Evu. Sakiet, lūdzu, kas jums ir piekdienas sajūta, kā jūs to raksturotu? Brīvība, tāpēc, ka nav skola. Tātad, sakiet, lūdzu, ar ko jums asociējas piekdienas sajūta? Balīt. Tieši tā, balīt, viennozīmīgi. Balīts arī. Skaidrs, un vai jums kādreiz ir piekdienas sajūta, piemēram, pirmdienā? Nē, nekad nav bijusi. Nē. Ko jūs darītu, ja jums, teiksim, piemēram, vienu pirmdienu uzrod šī te piekdienas sajūta? Nu, ja otrdienā nav skola, tad ideāli. Jā. Labi, un sakiet, lūdzu, ja jums viena pirmdiena būtu dota kā piekdiena, kad jūs varat iet ballēties, jūs varat darīt to, ko jūs vēlaties ar draugiem kaut vai snowot, vai slēpot, vai ko citu, kas jums saistās ar piekdienu, vai jūs šo iespēju izmantotu? Protams. Nu jā. Kāpēc tā? Nu, nezinu. Jā. Tas nekas, tā ir piekdienas sajūta. Nu tā draugu, kompānija, prieki, smiekli. Labi? Droši jūs visi, cik vien laiku vajag. Labdien, Black TV! Sakiet, lūdzu, kā jūs sauc? Linda. Sakiet, lūdzu, vai jums ir piekdienas sajūta un vai jūs zināt, kas tas ir? Piekdienas sajūta man ir līdzīga tā kā citām dienām, un piekdienas vakaros parasti domāju, ko es vēl neesmu paspējis visu nedēļu izdarīt, nu varbūt tas būtu man tāda iespēja tagad to izdarīt. Labi, un sakiet, vai jums pirmdienās arī ir piekdienas sajūta? Nē, pirmdien man tā liekas, sākās viss no gala tomēr. Jā, nāciet, lūdzu. Mēs varbūt varam Jā, ir gan. Mēs tā bišķiņ malņā paiesim. Mēs veicam aptaujiņu par piekdienas sajūtu. Sakiet, lūdzu, vai jums ir piekdienas sajūta? Parasti ir, bet tagad droši vien vēl nav. Bet parasti ceturtdienās, jā, ir jau piekdienas noskaņojums, jā. Vai jums arī pirmdienās ir piekdienas sajūta? Pilnīgi nē. Kāpēc tā? Tāpēc, ka pirmdiena ir pirmdiena, vēl veselas 5 dienas jāstrādā, tā kā tas pilnīgi garām. Nē, piekdienas noskaņojums neiet. Nē. Kas jums ir tieši piekdienas noskaņojums? Tas ir sajūta, ka vēl ir 1-2 dienas atpūtai, ne darbam. Labi, un sakiet, lūdzu, ja jums iedotu, teiksim, vienu pirmdienu kā piekdienu, vai jūs to izmantotu? Jā. Protams. Labi, paldies jums liels, Marijana. Lūdzu. Tagad kuru? Šo? Aiziet. Čau, Black TV! Labdien! Mēs jūs lūdzu varam lūgt uz maziņu interviju. Jā. Brīnišķīgi, kā jūs lūdzu sauc? Vladislavs. Sakiet, lūdzu, ar ko jums asociējas piekdienas sajūta? Ar brīvu vakaru, kuru var draugu kompānijā pavadīt. Vai jums kādreiz ir piekdienas sajūta kādā citā nedēļas dienā? Nu, kā kuru reizi. Ja ir brīvdiena, nav jāiet uz universitāti, tad kāpēc ne? Sakiet, lūdzu, kas būtu labāk jūsuprāt? Viena pirmdiena kā piekdiena vai visas pārējās dienas kā piekdienas? Nē, labāk pirmdiena. Jums pirmdien gribētos piekdienas sajūta? Jā. Bet ja jums tāda pirmdiena uzrodās, ko jūs darat ar to piekdienas sajūtu pirmdienā? Ar piekdienas sajūtu pirmdienā? Atpūšos. Labdien, Black TV! Mēs šodien satikām. Edgars. Ko tev nozīmē ballīšu piekdienas sajūta? Bas. Ģitāra. Grupa. Vai tev piekdienas sajūta ir arī kādu pirmdienu vai kādu citu dienu? Šo tad gadās. Kā tu to tad izlādē? Ko tu dari, lai tev viņa attīstītos? Kopā ar draugiem un grupu. Jūs kaut kur ejat? Pārsvarā tikai uz mēģinājumiem un tepat uz kādu bāru. Tātad, labdien, Black TV! Tātad es esmu noķērusi pārīti. Sakiet, lūdzu, kā jūs sauc? Agnese. Mārtiņš. Sakiet, lūdzu, vai jūs zināt, kas ir piekdienas sajūta? Nezinu. Braukšanas mājām. Ne tā, kā kopmīnēs dzīvojam. Jā. Nu skaidrs. Vai jums piekdienas sajūta ir arī kādu pirmdienu, piemēram? Diez vai. Nav, jā? Nav piekdiena. Vēl nav piekdiena, bet tieši tāpēc jūs intervijas jutīsiet. Mikrofons ir ieslēgts, jā. Brīnišķīgi.
Tātad, labdien, Black TV! Mēs šodien esam satikuši šeit, kā jūs lūdzu sauc? Rolands. Sakiet, lūdzu, kā jums izpaužas piekdienas sajūta? Nu, balīta kāda savādāk. Vai jums kādreiz piekdienas sajūta ir, piemēram, pirmdienās, kad vismazāk gribās tad ballēties? Nu, dažreiz, jo jāgaida tā piekdiena ir savādāk. Darbs un viss pārējais, skola dažreiz, un tad ar vien vairāk ilgojos pēc piekdienas. Un sakiet, lūdzu, ar ko piekdienas sajūta ir labāka par jebkurām citām sajūtām? Nu, es nezinu, atpūt un tuvojas brīvdienas. Labdien! Vai jūs lūdzu būt brīvs maziņai intervijai? Maziņai? Jā, diezgan īsai. Vai jums kādreiz ir bijusi piekdienas sajūta? Jā. Jūs zināt, kas tas ir? Piekdienas sajūta? Jā. Ļoti labi. Kādēļ piekdienas sajūta ir labāka par citu dienu sajūtām? Nu, viennozīmīgi tāpēc, ka tu zini, ka tev priekšā ir 2 brīvdienas. Ko jūs atļaujaties piekdienās, bet neatļaujaties citās dienās? Tas jau ir grūtāks jautājums. Nu, noteikti palikt ilgāk augšā. Vai, ja jums, teiksim, piekdienas sajūta rodas pirmdienā, ko jūs darat, kā jūs to sajūtu apslāpējat? Nu, man jāsaka tā, ka es pēc cik esmu bārmenis, tad man tā piekdienas sajūta var būt jebkurā dienā, jo man brīvdiena atkal savukārt var būt jebkurā dienā. Es īpaši neapslāpēju tādā situācijā. Vai, ja jums, teiksim, Latvijā būtu piešķirta vienu pirmdienu, piekdiena, teiksim, samainītos tās dienas vietām, vai jūs atļautos, teiksim, iet, varbūt ballēties vai attīstīt to piekdienas sajūtu pirmdienā? Noteikti. Pirmdiena ir tāda ļoti svarīga diena, jo viņi vienmēr liekas visnepatīkamākā. Tāpēc mēs vienmēr ar draugiem arī diezgan bieži darām tā, ka mēs pirmdienās taisam tādas tā kā tikšanās, tā kā vakariņas, tur satiekās visi draugi, uztais to dienu foršu. Ja, tāpēc, lai viņi nebūtu neforši. Nu, jādzīvo skaisti.